Vai no te ir drēbju veikals, ne? Izdomāju, ka vēl zeķubiks galvā. Par pasēdēt. Balsojam katru dienu. Savādāk mums te zeķubiks jāvēl galvā. Jāzog busi. Pajautā viņai, vai šitā ir ēstā kāja vai dievā kāja. Nē, XS tas ir, kur X, jā. Tad šo jāls izmērs, Denis, vai ne? Jā. Ar mežģīnītēm XL. Bandīti. Katram pa starai. Jā. Es tikko uzzināju, ka tas ir elektroauto, kas būs nākamais, būs cits. Nu, mums bija ķip multivents, viņiem būs ID vai kā viņš ir sauc. Denis nav īsti priecīgs par šo, ka 450 km limits jālādē ir caur akumulators, tā kā caur. Tu teici, ka rozeti mājās vajag. Tā nav parastā rozete, caur kur var lādēt. Tur vajag viņi tā kā lielāka ir bišķiņ. Tur vajag kaut kas tur jāsakruķi tie vadi, vai? Tev ir rozete mājās. Var lādēt arī it kā lādēkļumā stacijās. Denis, Palādījums 2, par godu plejādēm, par godu startēšanai lielajā spēlē. Otrais koncerts 18. aprīlī. Jādomā šovs, pasties iepriekšējā reize šovu, kam aizgāja ciet, izdomāju, padedzināties. Kur ļoģies es uzlādēs? Gan jau, ka līdz galam neskriesim, ne? Ko tu dari, Bračka? Piefilmēs Franci tulītē. Es nevaru tik ātri noskriet vienkārši. Nākamajā krustojumā ne šeit pa labi, bet sanāks šitā te braukt, hop, un tad pa labi. Franciem filmējam Fight Camp Viģiku. Tagad Marks ir aizmugurē, bagāžniekā sēž. Kā izskatās? Labi izskatās. Viņš ir pilnā augumā, man tagad skrien. Nu, kā bija? Super, nemaz neizkrīt. Tāda mums šodien lokācija. Real trap shit. Real trap shit, motherfucker. Trap all day. Godīgāk būtu, ja es cimdiem zuds ar plikām dūnām. Tas man liekas būt godīgāk. Rītdien konts, kā tu... Reāli meditējam savā ziņā, gatavojamies rītdienai. Vienmēr ir tāda kā mandrāžiņa, zini, katru reizi, kad atceries, ka rītdien koncis, sāc domāt par to, vai viss ir kārtībā, vai mēs visi esam nesojuši līdz galam, vai neaizmirsīs kādu rindiņu kaut kādā tekstā, bet tas ir labi, kad ir tāds uztraukumiņš, zini, tāda neliela mandrāžiņa, tas nozīmē, ka piedomāsim pie visa un mēģināsim novest visu līdz galam, uz visiem 100 ir nomsēņi, bet sajūtas labas. Uzrakstīju ļoti vienkārši, lai saprotu visu. Daudz reprek nav tā vērta, lai tiem rakstītu visu. Anonīmi komentāri var arī blatot čist. Un tad būs ģipā, tu gribi sarunāt strelku ar mani? Bazāra zero. Bazāra zero. Latīna vaibu klipā vēl iemesnē. Jā. Uja arī aizmugurē un tu repobļē. Otrā intensīvā diena Bazāra 03 filmēšanai. Filmējam fighteriem promo rīliņus. Vakar filmējam Francim. Šodien filmējam Skapānam. Pa vidu filmēsim arī Bolotņiku. Ko var pateikt par vakardienas franču filmēšanu? Kopumā bija labi. Es domāju, ka materiāls būs normāls. Es fiziski gatavs. Nē. Kāpēc tu esi te? Tāpēc es esmu šeit. Raivis un Guņš asistē pie tā, lai es nešķīstu ārā. Lai es no rīta ceļos ar prieku, nevis ar domu, ka varētu man mašīnu nobraukt. Pirmām kārtām balsojiet par mums, pasēdēt. Latviešu gada hits. Iefilmēsim, kā mēs esam izplānojuši tikt pie busa. Gadījumā, ja mēs netiktu, bet mēs tiksim pie busa. Nu, karoči, tā redzēt. Paņem staigīgi brils. Jā, Moškovai katram pa zeķu biksei nopirkt un šito vietu pāc galvā. Šitos kājas vienkārši nogriež katram un darēs. Es nezinu, kāpēc šogad Moška vēl nav tās uzlīdz Moška būs. Paga. Pamēģināsim. Nē, neko tu domā, nē. Paga, nu, bļēd, nogriezīs. Kaut kāda atslēga. Lūdzu. Paldies. Ej,
dari? Jā, labi. Bļa, kā man patīk uzvilkt zeķubiks galvā, bļa. Var man atpazīt? Karoči, sāksim ar to, ka mēs uzvalkam viņas galvā kaut kur ap stūri. Bļa, tās puķītes uz galvas ir reāli krimināli, veči. Sanāk, kur braucot ZKR, te pa kreisi. Nu, sako man, ja? Tā hlamā, džī. Lai jūs nedomājat, ka es esmu pālī, bļēd. Bezalkoholiskais 0%. You know what I'm saying? Mēs kontrolējam situāciju tikai ne uz trepēm, bļēd. Šodien ir sestdien, šodien Palāģiks. Tie, kas nezina, jā, tad House of Pain dziesma Jump Around bītu producēja DJs Littles, kas ir arī Limp Bizkit grupas DJs, un viņš īstenībā izrādās ir latvietis. Viņš piedzima Latvijā. Visiem es to tā velkodu sūtu, visi domā, what the fuck, kas tas ir? Es saku, mini. Neviens vēl nav uzminējis. Tas zaļi bāli. Kaut kas man rakstīja, nu pīzdi, tā nav. Idiots, bļēd. Neviens vēl nav uzminējis, kas tas ir. Tas ir sudrabs tetovēšanas salonā ar putām uz elkodu. Idiots. Faktiski gāja, ne? Iemācīsimies par reizi ķīmiju, viņš teica, I2 ir jods. Stūplānā mēs ar Silraku. Davai, sākam un velkam basket. Žēl, ka man nācās izlēt pusi ārā, tāpēc, ka vajadzēja kaut ko dzeltenu, kas atgādina čurāšanu. Viņi man iedeva šo, es pats to nebūtu darījis, atvičāju. Labi. Brīnos, kā viņš šito māk braukt. Jau labs bija, ja? Davai, nu blīn, nu! Kas ar to mašīnu? Jā, ieslēdz mašīnu. Tātad Deņers Silraka bandītu maskās nāk ārā, tas bija Deiks brauc mūsu mašīna, skat nārnī, to mēs iefilmējam. Tagad izkāpi pačurāt. Kā es eju pačurāt, to var nofilmēt. Ka es braucu un... Tad tagad iefilmējam, kā tu eji pačurāt. Džeki laikam sagribēja pasēdēt! Halā, dubultslasts. Slasts klausās no palādījuma, kas ir. Cikos bija jābūt? Protams, 7:15 trauma iesildīs. Pēc tam mēs jau zinām, kas Ozols un sudraba sirds un pārsteigumi. Tā kā es tur, vai arī es kvadrāts. Aicē, lai es tiekās. Tiekās man. Mēs pēc otrās daļas arī, pēc, kad dubultslasts nomauksim, mēs vāksim kaut ko nost, jo šis tāds domāts kā pagalms. Otrā daļa vairs nebūs tas pagalms. Aizvērsties tā kā aizskripciet? Nu, neaizvērsīsimies, kamēr tas dubultslasts outro divi rekurus puisis 8 pāris. Nu, tās primārās lietas lielās noņems nost. Mega hard. Tagad ir labāk. Mega hard vispār. Jā, vecīs, nu jums bija laiks traumē kādu production čālims vai kādu beidzot. I don't know, man. Zini, kā tur ir riktīgi. Ozols, man lūdzu 1 gramu zīles, paldies. Ой, нихуя что, блядь! Иллюминати, блядь! Mana mīļākā dziesma, blēd! Let's go! Svētēšu pastupīt! Nolaisties uz Rīgu! Sniegs uzsnīga vasarā, tāpat kā Maskava neticēsim vasarā. Mēs izmet vidējo uz atvadām, ja jūs kā neglēbti kucis vienmēr esat manu vaibu. Nu kā? Vai tev nebūtu problēmas? Oi, paldies. Ar kaklu. Super sarunāts. Tur ir Hennessy. Ko varētu teikt? Kur jūs visi ir gatavs?
Jā, SLS mēs... SLS nāk. SLS mēs arī uz vietas. Jau, Džeki, kur jūs? Viss gatavs? Let's go, mēs te padās jau backstage'ā. Slēdz iekšā. Jūs esat pirmie apmeklētāji Palādījumā, jūs pirmās ieņēmāt vietu pie pašas skatuves. Kāpēc jūs šeit esat tik agri? Tas tāpēc, ja mums abām ļoti patīk Sudraba sirds un ozols, un mēs ļoti ilgi gaidījām šo koncertu, un esam ļoti priecīgs. Kur Bača? Mums vajag redzēt Baču šajā koncertā. Gatavs koncim. Es ceru, ka nospridzinās tā, ka vienkārši Atpakaļ pie saknēm, tīri kaut kā tā, jā. Kuru gadu pēc kārtas sirds startē? Vispār man ir pirmais. Es nezinu, kā viņam mēs samaties. Tu un to pīpējus jumta tur. Ok, tu jau beidz repot. Viņam nesliks dūms, es metu kā, arī met 3 punktus. Mēs gaidām koncertu. Mēs visi ļoti turam kulaciņus par viņam. Man liekas, ka viņš viss sanāks. Davai, ko man te pateikt, tad, lai būtu nopietni. Tā, ķipā, ka būtu es esmu latvietē. Kā ir filmēt šādu mērogu pasākums? Ļoti patīkami vispār. Es izbaudu. Skrējiens ir, bet man patīk, jo es esmu darbaholiķis. Un kas ir atpūta? Galvenais ir kaifot tajā visā. Galvenais pasēdēt. Tu biji vaininieks pie tā, kad tavu vecāki atnāca uz šo koncertu? Nē. Kurš visvairāk tavā ģimenē klausās Ozola un Sudraba sirdi? Tētis. Un es. Ko jūs no Ozola sagaidat šokar? Rajona. Es esmu idiots vai kas? Iet uzspied starts Es spiežu bremzi un spiežu starts, nekas nenotiek. Zini, kas man atslēg kabatā, ka tev ir... Pīdēm, ne? Jā, paldies, ja kas es vēlreiz iztīrēšu. Padod ziņoju, ja viņiem kaut kas nepatīk. Es varēs tīrīt jauno būs jau. Davai, paldies, sazinās. Super. Uztaisi, tu atsūti. Davai, es atsūtīšu. Jā, lai mēs tik pie savu busu, mums nebūtu jāzog, balsojot par mums tur un tur, jā. Eku busiks atnāc iefilmēt. Nav vaļā. Uz stiet. Ejam ierunāt. Davai. Mums vajag ierakstīt to voiceover priekš latviešu hitiem rāģiņu versiju. Kādu? Balso par mūsu dziesmu. Nu, labi. Balsojiet par mums, EHR. Davai, tu vari pierakstīt varbūt, lai tu neaizmirst. Brēdz, knapi. Man vakar vienkārši atteicās telefons. Mēs... Vienkārši beidz strādāt. Jā, paņēmu. Paņēmu veco. Latviešu gada hits balsojumā. Tāpēc balso par mūsu dziesmu līdz 14. decembrim EHR aplikācijā vai EHR.fm Slīpsīta gada hits. Vai, ideāli, tikai 2 nedēļas. Bam, kas ir, pušosim katru dienu. Godvārds balsojiet, un kādreiz, ja es braucu, piemēram, no Konča, skatos, kāds stopē. Viņš mani veda, jā? Jā, es vedu viņu pārījušos atkal uz mājām no weekenda. Es paķeršu tev arī pa ceļam. Denis Sudraba sirds, mūsu dziesmu pasēdēt ir iekļuvusi EHR Latviešu gada hits balsojumā. Tāpēc balso par mūsu dziesmu līdz 14. decembrim EHR aplikācijā vai EHR.fm. Vēlreiz. Čau visiem! Super, maucam! Esam Slāzdā, esam pamatīgā Slāzdā, 22. novembris, Slāzdinieks ir sācies. Let's go! Jau te dēļ es esmu dubult Slāzds Ozola Sudraba backstage'ā. Labprāt uzdot viņiem kādu jautājumu, bet var izgrābt pisaku tagad, jo man rāžiņi bišķi sākās, tāpēc es šaļiem nepiepisīšos, bet vēlāk es piepisīšos gan. Tā kā tas arī viss. Es mīlu hip-hop vecīt. Es arī. Es arī. Nevienmēr visi, ko daram, ir tikai raksta māckaņi. Tu dīz runās. Bļaļ, es nezinu. Tur Ričards Balotņiks, bijušais WBO Eiropas čempions. Ļoti nopietns bokseris. Jau otru reizu viņš cīnās pie mums. Viņš gatavoja savai cīņai pret ļoti nopietnu pretinieku, kuram vārds ir Joelton Brazilian Sub-Zero Lutherbach. Čuvaks ir ar nenormālu pieredzi, bet Ričards ir uz nevienu procentu nav tipa tā, ka viņš ir vajāks vai kaut kas tāds. Viņam arī bija nenormāli lielas cīņas. Un ja tas būs viena no tādām galvenākajām cīņām mūsu pasākuma 10. janvārī Xelnī arēnā, Bazara 0 Fight Club.
Jūs jau zināt 3. Es beigās viņu dedzināšu vecīt. Es dabūju to 10, tā kad Džeks nomočīs manu pantu pēc lidojuma tik augsts, es no balkona 10 krādīju. Jā. 4. So es teiktu skatīties šovu. Bučes, paliek. Tā es tiešām ārā, jā, ejam. Visi ejam, jā. Davai, viņš kurās, visi, let's go. Davai, let's go. Bļa, normāls, normāli tad tur. Wow, man kāds Tas ir Latvijas hip-hops, un kad Latvijas sanāk hip-hops gluži kā Amerikai, es esmu pats old school šito tā kā piekartējis, un that's nice. Sudrab, tas labākais! Jā, bļa! Man tas vosts, kur es gāju pagājienu, ir nereāli iecipījis. Un tev, Sudrab un visiem pārējiem lakiem pašā. Ļuvis Šotīņš. Uzsāc Džeitai! Viņš ir tur, viņš tev dzird, neuzvelc tieši pa vidu tur vīsēš, viņš skatīsies tā izsēc, ir tam stresi, Varam nav, jau kad bija māsas, manā sausīs. Kā bija breikot uz skatuves? Labi. Jā. Parādi savu mīļāko break mūvu, savu mīļāko. Savu mīļāko? Jā. Kas tas bija? Let's go, blēs. Pirmais koncerts, kurš nenosīt. Lekāt iemet to trīna Luķipā pirmo. Tas bija es redzēju. Viņš visu strāpīja, jo Ozols nekad nemiso. Manas rekords bija tāds, ka es jau, bļēt, katru reizi tāds, bļēt, nu, ja es neiepisīšu. Skatos, dalīko mirkli, reāli šovu no sākuma līdz galam vecīt, breiku dirst.